Dažreiz, lai mamma varētu kaut ko nofilmēt, aizskrās tieši šādi. Šoreiz man vismaz nav daudz runājams teksts, bet ir tikai kadri. Ir fiksēts skripts, pēc kura man ir jāiet pēc visiem kadriem, un līdz ar to tā kā ir arī viegli ieplānot, saplānot. Viss ir tikai galvenais jāsaplāno, jāsaraksta pašai savai skriptā, jāpārraksta, un tad atliek tikai darboties un sapilnēt to visu. Tad, kad man aizskrās šādi, tad ir daudz vairāk kadrēšana, ko darīt. Man tikko bija tūplāni, detaļas un kur man te karsta gāja, viss gāja pa gaisu. Pēc, ka tas tomēr ir pulveris. Ir tik daudz detaļu, pie kurām domā strādā, piestrādā, tā kā, es parādīšu savu darbu galdu. Mans darba galds te ir ūdens, jo man bija lai ūdens glāzēs stāstījusi, protams, šeit kaut kur pa vidu mētājās salveti, jo es visu nolaistīju, visur ir pulveris, pats herboksā, tīrīšanas līdzeklis, protams. Herboksa 1, Herboksa 2, dzēriens, mikseris, vēl slapš bišķiņi. Mēģināju šeit uztaisīt augu stūrīti šeit, tāpēc, ka šeit ir vislabākā gaisma šobrīd. Nekur citur istabā vēl tāda nav. Tā kaut kā es lieku kopā kadrus līdz gatavo materiālu. Man ir vēl viens runāšanas kadrs jānofilmē, jāpaspēj, kamēr mazais cilvēks ir ārā. Tā kā I gotta go. Šeit uz ekrāna es uzlieku savu tekstu. Uzlieku, kas man ir jārunā, lai es redzu. Šobrīd vajadzētu filmēt virtuvē, bet man trauku mašīna šobrīd skaļi strādā, tā kā es nezinu, cik tas ir reāli. Un tikko arī pamanīju, ka manam telefonam ir 1% baterija. Un, tas ir tik mazas sīkas dēdas, par kurām ir jāpadomā 10 soļus uz priekšu, lai viss izdotos ātri pāris stundās izdarīt. Protams, ja man būtu visa diena, tas būtu pilnīgi cits stāsts. Tad es visu dienu te arī varētu fīrēties, filmēt kaut 10 reizes līdz ideālam, līdz man pašai izcili apmierina. Bet viens, ko es esmu sapratusi šajā visā, ir tas, ka pašam jau īsti līdz galam 100% nekad neapmierinās, ja nevienīgi tiešām nav izdevies kaut kas nereāli unikāls. Un ir vienkārši jāpieņem, ir jāpiespiež šī te post poga un jāiet tālāk. Tikai tā tu to pieredzi un to izcilo rezultātu var iegūt. Vienkārši tāpat ir arī gleznojot, tu nedrīkst iespringt uz vienu mazu stūrīti pārāk ilgi, jo citādāk, lai arī ko tu tur ar to mazo stūrīti darīs atlikušo laiku, tev nekas neizdosies. Nedrīkst iespringt pārāk ļoti uz mazām detaļām, kas īsti jau lielo bildi nemaz beigās nebojā. Ir jāmāk, ir jāprot izmest šis te perfekcionisms no sevis ārā. Herboks šobrīd var ieķert. Un tad šķiet, ka tekstu esmu ierunājusi un būšu pabeigusi. Izdarījusi. Did it. Kā mammai, kurai ir jāpaspēj viss šis tādā 1 stundas vai mazliet ilgāk laika logā, tas ir tāds vesels sprints, ne maratons. Visam jābūt jāizplānot, kā jau es minēju. Bet, zinu, kas ir tā garlaicīgākā daļa, kad tu esi pabeidzis. Jau editēšana, bet tā visa novākšana, savākšana un nemaz nerunājot par to, ka man te vēl joprojām ir bērns virtuvē, ko Florence atstāja, tā kā un jāiet visu vākt tagad. Tie ir tādi sīkumi šajā visā, jo man liekas, tā kā šī ir tāda privilēģija to darīt, un man tāds prieks, ka mums ir otrā sadarbība jau, un es ticu, ka būs arī trešā. Man galvenais jāsaeditē šī labi, jānodod, un tas ir gaidīt nākamo piedāvājumu. How cool is that, jo tā kā pamatā jau šī tā ideja sadarboties ar šiem te zīmoliem jau ir ilgtermiņa sadarbība. Šobrīd es esmu tas celmlauzis un laužu šo te ceļu ar šiem te zīmoliem, lai vispār šīs sadarbības veidotos. Tad, kad es esmu tikusi beidzot jau pie apmaksātām sadarbībām, es beidzot tur piesaistīt savus papildus spēkus. Kāds man redzēja, 15 minūtes karājamies ārā pa manu logu. Gan šādā pozīcijā.
gan šādā pozīcijā, kad tā bija es cenšoties augšu plādēt savus pabeigtos darbus. Man mājās mūsu mūri ir tik jaudīgi, ka mums tiešām mani nevar pat brīžam sazvanīt. Mums neviena telefona kompānija, nevienai šeit nav labāka situācija, un mēs esam izmēģinājuši visādi, un dzīvojam jau gandrīz 10 gadus, un tā tas ir bijis vienmēr. Un pagājušo reizi, lai es uploadotu 6 video, mans katrs video augšu plādējās stundu, nepārspīlējot, tiešām stundu. Un tagad es izkāros ārā pa logu, man lādējās 1% sekundē, un tas man katrs video aizņēma 3 minūtes. Tad ir liela atšķirība, vai es te pavadīju 15 minūtes karājoties ārā pa logu, vai tas man aizņēma 5 stundas. Tā kā milzīga atšķirība. Tā kā paliek ar vien siltāks, varēšu biežāk karāties ārā pa logu. Bet, jā, šodien ir sestdiena. Tātad es pabeidzu jau 2. Hairboxa sadarbības brīfu. Es esmu jau saeditējis, es tikko augšu plādēju jau gatavu. Tur bija voiceovers jāuzliek, bija ļoti daudz dažādi kadri. Man tas viss izdevās izdarīt vienas dienas laikā. Paldies Florences tētim, kurš arī daudz pavada laika ar Florenci šobrīd. Un tāpēc kā ārā laiks ir fantastisks, viņi abi iet ārā un dzīvojas pāri arī, jo tas ir jāizmanto. Es, protams, arī labprāt būtu kopā ar viņiem ārā, bet ja man aizņēma šis te vienu dienu, tad es šo te vienu dienu noziedoju un sadarīju savus darbus. Man nelikās reāli, ka to var izdarīt vienas dienas laikā, bet izrādās, ka var, tas ir ļoti forši, tas ir ļoti patīkami. Un tagad es esmu pēdējā, kurai jāsakrāmē soma. Florencē soma jau ir sakrāmēta, mēs dodamies otrdien, tad ir palikušas dažas dienas, svētdienā, pirmdienā, 2 dienas, 3. mēs jau braucam izbraucienā. Ok, atkrāmēt soma. Mums būs ļoti maza bagāža šoreiz, jo mēs nebraucam tālu, mēs nebraucam uz ilgu laiku. Bet jā, mēs lidosim ar līdmašīnu, tāpēc mums ir ierobežotas mantu daudzums, skaits, izmērs. Un es tagad prātoju, vai man ir nepieciešams statīvs, vai es taisīšu kaut kādu do-it-yourself statīvu un iztikšu ar to. Tā kā tas ir galvenais šobrīd jautājums, jo statīvs aizņem vietu. 9 vakarā es vēl sēžu un cenšos iztīrīt telefonu. Rīt no rīta mēs jau braucam un atcerējos pēdējā brīdī, ka man ir jāiztīra arī telefons, jo kur gan es visu šo te filmēšu. Nevaru sagaidīt un jācer atkal uz labu laiku, jo tā ir tā viena lieta, ko mēs nevaram paredzēt, kāds būs laiks, bet ja mums saturam. Tomēr tas nedaudz rūp, bet jā, can't wait. Labrīt! Florence ir gatava, viņa visu rīt jau vienkārši dzied un ārdās un priecājās. Viņa tā kā atkal saprot, ka mēs beidzot kaut kur dodamies. Aitiņa arī ir iepakot līdzi. Jā, Aitiņa līdzi. Es zinu, cik tev kārtas. Skaties uz mani. Tas nav vietas. Kur ir kārta viena, jā, kas ir jau kaut kad 3 kg vienā pusē, 3 otrā. Šis ir budžeta brauciens. Kāpēc 3 kg, tāpēc, kad ir tāls rūtuļi visās kamatās. Jā. Tad ir vēl viena versija. Jā. Tad ir hūdijs. Jā. Ai, nē! Slēpers. Tad ir krakls. Vēl viena kārta, vēl viena kārta. This is it. Nu tā tikai bišķiņ. Aizam piedzīvojumā. This is super blue.
Kemarin sih pas Medi beras piedzīvoju.